Kod Daugavpilī janvara beigos notika Muzikalos bankas Latvijas labokos dzīsmu koncerts, pirmo reizi finālā bija tikusi dzīsme latgaliski. Te bija grupas bez PVN dzīsme Šaļķi, kas izraisot lielus aplausus dzīsmu topā dabūja 6. vītu. 2023. gads bija viens no aktīvokiem un notikumiem bogotokiem godiem bez PVN pastāviešanas laikā. Grupa veiksmīgi īstenoja savu izaicinājumu reizi mēnesī publicēt jaunu dzīsmi un video. Salīkot kopā 10 jaunas dzīsmes, izgoja albums Paraleli horizonti. Palīgā goja arī grupas draugi Valters Pūce, latgalīšu reps un Diona. Albuma prezentācijas koncertos Riezekņī un Reigā bija vairoki tūkstoši apmeklētoju, un par tik aktīvu fanu pulku grupas dalībnieki ir vislielāko prīcu.